Man, piemēram, dusmas ir spēks, ar ko es dzīvoju un strādāju. Ja mēs iedomājamies lavu, kā lava plūst, tā ir sarkana, šķidra, plūstoša masa, kas pati pa sevi, ja viņa vulkānā iekšā, neko neizdara. Bet tā, ka viņi uzplūst, viņi visi savā starpā nodedzina. Bet arī pašā laikā, pēc tam, uz tiem pelniem aug kaut kas fantastisks. Lai varētu iemācīties kaut kādas tehnikas, pārvaldīt sevi, pēc tam pārvaldīt pretinieku, iedarboties ar citiem cilvēkiem, gan mīlestībā, gan cīņā, tur vajag enerģiju pirmkārt. Tā ir liela enerģija un laiku ieguldot ilgi var sasniegt visu ko. Līdz ar to, ja par dusmām tas ir dzīvības spēks, tikai bieži vien destruktīvi viņš ir parādījies. Iespējams ir visu ko, gan labi iemācīt mest cilvēkus, gan labi parādīt to kino, bet tam ir jāvelk laiks un enerģija, no kuras mēs veidojam visu, radam visu.